Kārlis apstaigāja laukus. Raža izskatījās, ka šogad būs laba, jo pavasaris atnāca bez lieliem augstumiem. Silva aprušināja raibo puķu paklāju, kurš modās no ziemas miega. Katrīna cītīgi savā istabā gatavojās eksāmeniem. Uztraukums liels, jo 5 gadi pavadīt augstskolā, tā nav joka lieta. Jēkabs baid cik sen nebija apciemojis visus, jo tālais reizes plašajos ūdeņos. Rudolfs izmācījies par arhitektu, tagad savas dienas pavada pilsētas labirintos. Nebija viņš no tiem, kuriem patiktu agrā celšanās un dirnēšana pie govs astes, kā pats mēdza teikt. Rudolfs jau bija precēta vīra kārtā, jaunā sieva ar pilsētniece, glaunā veikalā pārdevēja. Laukus atzīst tikai vasarā kā vietu, kur pavadīt brīvo laiku. Silva šodien plīti kā sabiedroto ļoti lūdz, lai nepieviļ, jo jācep lauku torte, kurai uzdevums būs pārsteigt meitas izlaiduma viesus. Eksāmeni godam nolikti, diplomdarbs aizstāvēts. Lepnums par jaunāko bērnu ar. Māja beidzot piedzīvos tik sen nedzirdētās čalas, jautrību un jaunāka gada gājuma cilvēkus. Ap galdu krietnis pulciņš, galda galā Silva, Kārlis, arī Raimondam turpat vieta. Gar abām galda malām sasēdās Katrīna, viņas draugi, kursabiedri, kuriem kā pilsētniekiem svinības lauku vidē bija tāda kā eksotika. Arī Rudolfs ar sievu Anitu bija atbraukuši. Jēkabs sveicienus gan jau sūtīja domās no kuģa klāja. Torte un pārējais cienas tiešām gardi, kā jau tik prasmīgais saimniecei kā Silva. Vēlāk, kad visi bija paklīduši kur nu kurais, kurš rāmo vakaru baudīja ābeļdārzā, kurš pastaigājās par asaino zāli, vēl kāds aplūgoja kūciemītniekus kā zooloģiskajā dārzā. Uz puķu soliņa piesēst Katrīnu pasauca Raimonds. Viņš rokās turēja mazu, bet ļoti skaistu un gaumīgu koka kastīti, ko pats bija veidojis. To pasniedza brāļa meitai kā dāvanu par augstskolas beigšanu. Ieliksi tur, kas tev pats dārgākais, pasniedzot noteica Raimonds. Katrīnai dāvana ļoti patika. Viesu vidū bija arī Katrīnas kursa biedris Valdis. Ja godīgi, viņš nebija tikai kursa biedris, bet gan kas vairāk. Katrīnai Valdis ļoti patika. Atlikušo vasaru Valdis Katrīnu apciemoja. Kārlis un Silva jau nojauta, ka Valdis tad varētu būt viņu topošais znots. Nebija kļūdījušies, jo starp Mārtiņiem un Ziemassvētkiem visi sēdēja ap kāzu galdu. Valdis sāka dzīvot šajās mājās, jo pats nāca no pagasta mājām, kur lielus saimniecības darbus nekādīgi nevarēja darīt, un jaunajam vīram lauku vide patika. Dienas visu ierādīja, kas un kā darāms, tikai jābūt vērīgam, un tajā visā jāieskatās un jāieklausās. Raimonds saimniecības ēkas vienā stūrī bija iekārtojis savu darbnīcu, kur tapa neparasti skaisti koka darbi. Reizēm Kārlis apstaigājot kādu garāku gabalu, brālim atnesa pa kādam interesantam atrastam koka zaram. No tādiem jau virtuvē pie sienas Raimonda talantu varēja apskatīt, eleganti drēbju pakaramie. Raimonds bija izveidojis tādu kā savu mazo pasaulīti, kurā pazūd visas domas, ikdienas raizes. Šad tad visu pavērot pienāca Katrīnas vīrs, Valdis. Kaut ko jau aprunājās, bet Raimondam neskāpēc šis cilvēks nepatika. Likās, ka viņš dzīvo kā aiz maskas, patieso seju vēl slēpjot. Kārlis bija nolēmis, ka vajadzētu piepirkt kādu piena devēju vēl klāt. Silvai nekas nebija pretī. Sarunā arī iesaistījās Valdis. Viņa viedoklis tāds, ka laikam jau šī doma aplama, pilna kūts ar ragu lopiem, kam tad vēl vajadzīgi.
Kārlim šādas attieksme kaut kā nebija paprātam, kā saka, knapi degunu apsildījis, jo maisās pa vidu. Pēc pāris dienām kūtī pēc tālā ceļa gremoja zāli 2 jaunas gotiņas. Valdis savu nepatiku, ka viņa domas netika ņemtas vērā, vēl neizrādīja. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.